Sveicināti Ernītopā! Tā kā visi pēdējā laikā ļoti nūģojas par Batmanu, jo ir iznākusi jaunākā Batman spēle, un arī 2016. gadā būs jaunākā Batman filma, Batmans pret Supermanu. Es izdomāju, tas būtu pienācīgs laiks uztaisīt šo te Ernītopa sēriju tieši par Batman filmu. Šoreiz šis būs top 6 Batman filmas. 6. vietā ierindojas 1997. gada filma Batmans un Robins. Ja teikšu godīgi, šī filma ierindojas ārpus visas kritikas, jo viņa ir visdraņķīgākā Batman filma, ko var iedomāties. Ne tikai tāpēc, ka Džordžs Klūnijs neatzīst šīs filmas eksistenci, bet daudz citu iemeslu. Pieņemsim kā. Batman un Robin kostīmiem ir krūtsgali, ja? Batman krūtsgali. Batman un Robin pakaļ pa visu ekrānu fucking filmas sākumā. Misters Freeze šajā filmā, kur atviedoja neviens cits kā Arnolds Švarceneggers. Diemžēl viņš šo te personāžu uztaisīja par tādu milzīgu komiķi, kurš cenšas piekdienas vakarā uzstāties ar nesmieklīgiem jokiem. Burtiski katrā ainā viņš izspēr kādu joku par augstumu vai ledu. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Stay cool, bird boy. Can you be cold, Batman? Beinu viņu pataisīja par totālāko idiotu, ja? Un noslēdzot visu kritiku šeit te filmai, Batmana kredītkarte. Jā, draugi, Batmana kredītkarte. Iedomājieties, ir speciāla banka, kur izsniedz Batmanam kredītkārti, lai viņš varētu ar naudu šķaidīties pa labi, pa kreisi. Tas nekas, ka viņš grib savu identitāti turēt visu laiku slepenībā un tādā garā, bet viņam ir Batmana kredītkārti. Kāpēc gan ne? 5. vieta – Batmans Forever. Šī ir interesanta Batman filmas daļa, kurā piedalās Jims Kerijs, kurš atveido Edvarda Enigmas tēlu, jeb arī tā saucamo Riddleru. Var redzēt, ka Jimam Kerijam šajā filmā ļoti interesanti iet, un viņš izbauda katru mirkli no šīs filmas. Šīs filmas režisors ir Joels Šumahers. Tas pats režisors, kas ir tādai filmai kā Telefona būda. Būtībā Joelam Šumaharam slikts filmas nav. Kāpēc es viņu tik ļoti zemu lieku? Šajā gadījumā dēļ kostīmiem. Jo šis te filmas Batmans Vals Kilmers nevarēja pakustināt savu galvu, kad viņu filmēja. Jo Batman kostīms bija tik draņķīgi dizainēts, ka burtiski viņam visu laiku galva bija šāda te. Tad, kad viņš kāvās, viņš locīja visu ķermeni. Un iedomājieties, kā tas būtu, kad jūs censtos katru savu ikdienas lietu darīt ar nekustīgu galvu taisni, visu laiku kā zaldātam. Kauties. Nu, smieklīgi, vai ne? Atzīsim. Un tāpēc arī šeit filmā es lieku 5. vietu. Pelnīt. 4. vietā es lieku filmu Batmans sākums. Filmas režisors Kristofers Nolans. Šita filma ir viena no tām filmām, kas aizsāka jaunu Batman sāgu. Un, ja godīgs par šo te filmu neko sliktu nevar pateikt, izņemot to, kad skatīšanos izjauc divas lietas. Tās, ka kaušanās ainas ir ļoti tuvu uzfilmēts tā, kad izskatās pēc nemākulīgas 90. gadu kaušanās filmas. Un otrs, tas, ka Kristians Bēls uztaisīja Batman balsi. Jūs tagad viņu dzirdat galvā. Viņi izklausās šādi. Batmans, es esmu Batmans. Kur man vecāki? Man vecāki miruši. Būtībā, jā, var sakot, visu filmu, kad skatījos, man gribējās vienkārši teikt, klausies, Batman ieied lūdzu loketu vai kaut ko, jo tev balss iet ciet. 3. vieta. 3. vietā ierindojas oriģinālā filma Batmans, kur tika izdota 1989. gadā. Režisors šai filmai Tims Burtons. Es uzskatu, ka šī ir viena no labākajām Tim Burtona filmām. Jo saprotiet, agrāk supervaroņu filmas bija ļoti liels retums. Viņas burtiski netaisīja. Izņemot, varbūt bija pati Supermans filma. Bet Tims Burtons, izejot no komiksiem, uztaisīja šo te gotisko tumšo vidi, kurā Batmans bija Gothamas pilsēta. Ja man prasa kāds iedomāties Gothamas pilsētas, reiz iedomājas Tim Burtona Gothamas pilsētu, kur ir tumša,
gotiska. Šo te visu ideju par tumšo un gotisko Gothamu vēlāk izmantoja Batman animācijas filmās. Batman šajā filmā atveidoja Maikls Keitons. Jūs viņu labāk pazīstat kā putnu cilvēku. Un Džokeru atveidoja Džeks Nikolsons. Iespējams, ka viens no labākajiem Džokeriem, kāds vispār var eksistēt filmu vēsturē. Otrā vieta. Es zinu to, ka ļoti daudz cilvēku, kurš skatās šo te video, man iebildīs. Un pateiks to, ka es nesaprotu pats, pa ko es runāju. Bet otrajā vietā es lieku Tumšo bruņinieku. Šī filma ir tiešām ļoti augsts meistardarbs. Tāds meistardarbs, kuru režisors Kristofers Nolans nošķaidīja vienu IMAX kameru filmēšanas laikā. Un to laiku, kad šo te filmēja, uz pasaules bija tikai 4 IMAX kameras. Un Kristofers Nolans vienu šo te kameru izšķaidīja. Protams, fenomenāls Džokera sniegums no Heath Ledgera puses. Bet kāpēc tad otrā vieta? Neskatoties uz to, cik Heath Ledgers bija tiešām labs savā pēdējā lomā. Tā kad Heath Ledgers šo te lomu paņēma, viņam nevajadzēja apzināties to, kad viņam ir jālabo kāda cita aktiera kļūdas. Jo Džokers tika iepriekš ļoti labi atveidots. Jo eksistēja Jack Nicholson Džokers, kurš arī tiešām perfekti parādīja to. Pirmā vieta. Pirmajā vietā es lieku Christopher Nolan Batman sāgas pēdējo filmu Batman Rises. Šo te filmu pats personīgi esmu redzējis 8 reizes. Tas nozīmē, ka tas ir pa 1 reizi vairāk nekā man vismīļākā filma. Tas ir Galaktikas aizstāvi. Filma ir fenomenāla un superīga. Ļoti skaisti IMAX kadri, nevainojams aktieru spēle. Un visam pa vidu Toms Hardijs, kurš Bane tēlu paņēma no komiksiem un izveidoja viņu tā, kā viņš gribēja. Jo atcerieties, pēdējo reizi, kad varēja redzēt Bane uz lielajiem ekrāniem, bija Batmanā un Robinā, kur viņš tika izsmiets. Bet Toms Hardijs spēja šo te tēlu izveidot un tiešām superīgi komiksiem cienīgi tēlu uztaisīt. Protams, nebija viņam galvā maču lačs maska, kā viņam bija komiksos, bet šīs te elpošanas rīks, kas viņam palīdzēja elpot un runāja un tādā garā balss viņam bija nevainojama. Batmanam nav šajā te filmā vairs tik ļoti kretīniski balss. Un būtībā šī filma ir par pacelšanos atpakaļ, atgriešanos. Šis te bija mans top 6. Tā kā rakstiet komentāros, ko jūs piekrītat, ko jūs nepiekrītat. Abonējiet man kanālu, jo tā jūs tiksiet pie jaunākajiem videoklipiem pirmais. Tā kā paldies, ar jums bija kopā Ernijs. Patīkam filmu skatīšanos. Visu labu!